ļoti zinošam ekspertam, un šobrīd ir runa par sadarbību ar Valsts darba ekspertīzes komisiju. Zīvērta kungam, lūdzu. Mans uzdevums ir šodien nedaudz padalīties 25 gadu garumā, kā tad šī ekspertīze notika mūsu iestādē, ko sauc Veselības un darba ekspertīzes ārstu valsts komisija. Un nedaudz nodemonstrēt to, kādu ļaunumu spējīgs nodarīt, ko mēs tikko teicām, mierīgais atoms, tajos gadījumos, kad viņš nav tik mierīgs un kāds seks viņš atstāja. Mūsu institūcija darbu ar černobiliešiem uzsāk gadu vēlāk. 1987. gadā praktiski parādījās pirmie cilvēki, kas bija piedalījušies seku likvidācijā, un tātad tas bija gadu pēc. Nākošais zīmīgais cipars ir 1990. gads. Tad ir diezgan tāds liels laika posms, kāds klusums, kad, zinām, politisku un citu iemeslu dēļ notiek visādas atrunas, kad nekādas radiācijas nav, nekāda kaitējuma tas nenodara. Un praktiski tā bija tāda, zinām, arī maskēšana, noklusēšana. Bet no 90. gadā praktiski tie fakti paši par sevi runāja ar to, kad ir jāsāk kaut ko darīt černobiliešu labā. Un tātad tapa vairāki dokumenti, kurus es jums centos gan specializētās nodaļas, gan konsultatīvās komisijas specializētās. Un šeit es gribu nodemonstrēt tādu nelielu retrospekciju, kāda apmēram bija šī attīstība. Tad šie fakti demonstrē to absolūtos ciparus, cik černobiliešiem tika noteikti invaliditāti. Un līdz tam 90. gadam, kā redzat, tie tikai daži cilvēki. Un sākot no 1990. gada, kad bija radīta visa šī bāze, tā kā varētu teikt, tam maisam gals bija vaļā, un ļoti daudz cilvēki ar saviem veselības traucējumiem nāca uz mūsu komisijām un vairākos 100 gadā. Un tad atkal 2000. gadā, apmēram 10 gadiem, ir tāds kā tāds neliels kritums, un tad ir tāds diezgan stabils plato pēdējā 10 gadē, cik černobilieši ierodas uz mūsu komisijām invaliditātes noteikšanā. Un šajā periodā tad kopā ir invaliditāte noteikti 4352 invalīdiem, kas piedalījušies atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanā. Un tas apmēram sastāv 85% no kopīgā šobrīd reģistrā esošajiem černobiliešiem. Tātad 85% no tiem černobiliešiem, kas dzīvo Latvijā, kas ir uzskaitē, ir kādu dažādas labumu invaliditātē. Šeit ir pati struktūra. Pamatā tātad 90. gados vairāk tomēr bija smagi invaliditāte. Tad šī gadījumā tā ir melna. Un sākot kaut kur no 90. gadu vidus pakāpeniski, tā teikt, vairāk prevalē trešā grupa un otrā smagā invaliditāte it kā diezgan krāsi nokritās. Un ļoti smaga pirmā grupa praktiski ir nenozīmīga. Šeit tas ir
procentuālās izteiksmēs, tad 85 līdz 90% ir tātad šī trešā grupa. Nemazāk svarīgi ir, protams, vecuma struktūra. Un šeit jau no pašiem pirmsākumiem, arī pēc tam pamatā tā ir tāda, vidējā paudze, tā varētu teikt, kas ir vecumā no 40 līdz 60 gadiem. Un jaunie cilvēki, kas arī Eiropā šodien tiek uzskatīti no 13 līdz 50 gadiem, ir tātad pavisam mazā procentā. Ar ko te galvenokārt mēs nosakām invaliditāti, kurš ir tās vadošās slimību grupas. Te jau arī kolēģis un Lietuvas teica, ka tās ir asinsrites sistēmas, mēs varam tikai pievienoties, tās tiešām tā ir. Tas ir nervu sistēmas slimības, muskuloskeletu saistāvas slimības, protams, arī ir onkoloģija, bet es domāju, ka jūs esat profesionāli, jūs ar to saskaraties ikdienā un to ļoti labi zinām. Šeit ir vienkārši tā mūsu statistika, ja? Kāda ir vadošās slimību grupas, kurām mēs tad nosakām kādu no invaliditātes. Tā kā man tēma bija nedaudz savādāk ievirzīta par sadarbību, es varu tikai apstiprināt to, ka mūsu sadarbība ar arodslimību speciālistiem ir tiešām, tā kā mēs nodefinējam, ilglaicīgi, pastāvīgi un radoši. Un šīs izpausmes ir tāds, ka mēs tiešām regulāri sniedzam visu informāciju, ko tad mēs esam paveikuši, ja tā varētu teikt, tad kādi invaliditātes, ko mēs esam noteikuši, gan par visiem likvidētājiem, salīdzinām to, salīdzinām tā, ka mēs saņemam pretī informāciju, ārodu radiācijas medicīnas centri, ja, kad viņi savukārt sniedz informāciju, cik viņi ir atzinuši kā šo ārodu faktoru. Un tādā veidā mēs varam lepoties, es domāju, ka mums ir viens, es gandrīz droši teikšu, ļoti precīzs reģistrs gan vienā pusē, gan otrā pusē par černobiliešiem, ar to par, daudz lielāks valsts nevarētu tā palielīties, ja tā es varu izteikties vai palepoties, kā to varam izdarīt mēs, un tas tik tiešām ir tāds nopelns šai mūsu sadarbībai. Un šī ilglaicīgā un patstāvīgā, protams, gan ikdienas darbs, kad mēs varam vienkārši pazvanīt, apveicāties, regulāri tikties, nākt uz konferencēm, apmainīties ar informācijām. Un šajā sakarā par šiem daudzo gadu sadarbību es tiešām gribētu pateikt paldies par novēlējumu. Mūsu radiācijas centra kolēģiem, es pasniegšu profesoru Eglītē, bet tas tā kā jums visiem būtu, ja? Jūs vārdā. Un vēl es gribētu, tas varbūt tā skanēs diezgan dīvaini, bet arī pateikties apvienībai Černobiļai par sadarbību, jo tā ir viena no tām organizācijām, kas nav čīkstūri tādā izpratnē, ka viņi saprot to mūsu smago darbu, jo viņš tiešām ir smags gan ārodas speciālistiem, gan mums daudzos gadījumos, un ne visas sabiedriskās organizācijas to tā arī saprot, un par šo cilvēcisko sapratu. Es gribētu Vēzurniekam kungam tiešām pateikt paldies.